Tagad vēlreiz. Sveiki. Nebaigot krāk. Sveiki. Jā. Man vajag teikt to pašu, ka tie reklāmā. Ne, vienkārši runā, pēc tam līdz sagriezīsim, kā vajag. Nu, runā to, ko reklāmā rādē. Jā. Pai, pa labi. Šodien? Tā te? Jā, oči šā te. Pagad vai runā. Tev. Sveiki, es esmu Māris Solte un es jums mācīšu, kā gudri ietaupīt. Tad mēs paskatīsimies galvenās lietas, kā var gudri ietaupīt. Tā saka, izejot no mājas, es izslēdzu elektrību, kad... Jā, nu vienkārši runā visu pēc kārtas. Izejot no... Lai sēdi, tur sēdi visu laiku un skaties manīm. Tad izejot no mājas, es izslēdzu elektrību. Noliekot, teiksim, nepievēlēt. Izslēdzu visu elektroierīces. Izslēdzu visas elektroierīces. Izslēdzu apkuri. Vai ko vēl es izdaru? Vai izslēdzu elektrību, apkuri. Es atslēdzu siltu ūdeni. Un tad nofilmēsies, ka augstā. Arī ejot vannā, es nelietoju karstu ūdeni. Es dzīvoju tikai ar augstu ūdeni. Augstais ūdens ir izdevīgāk. Un vēl es nelietoju gaismas ierīces, arī ietaupu elektrību. Un vēl arī es nenolaižu spodā ūdeni. Arī tādējādi ietaupot ūdeni. Es aizēju aiz stūrā brīvu ūdeni, paimam no spaiņu nolaižu. Kad ārā ir lietus, tā ir taupība mūsu ģimenē, jo tad es varu spaiņos salikt ūdeni un nomazgāt visus bērnus un traukus. Mēs esam ļoti priecīgi, ja ārā ir lietains laiks, mūsu visā ģimene iet ārā un ar spaiņiem liek ūdeni zem pažobelēm. Tādējādi mēs iegūstam ūdeni, ko izmantojam savā tautsēmniecībā. Ietaupīto naudu es ielieku. Ietaupīto naudu, ko es ietaupu visu iepriekš darīto, es uzkrāju Maxi kontā. Ne, vienkārši pasaku, un ietaupīto naudu es ielieku Maxi kontā. Un ietaupīto naudu es ielieku Maxi kontā. Vai tavs konts pelna 7% gadā? Vai tavs konts pelna 7% gadā? Nē, tās zomas iztādījās. Vai tavs konts pelna 7% gadā? Nē. Moškočs tāds skaņas stipram tur. Lai skaņa tikai tevi nāk. Vai tavs konts pelna 7% gadā? Pēc man uzliek. Saki, es nolaižu podā ūdeni reizi nedēļā un tādējādi es ietaupu 10 litrus. Ne, es ietaupu 5 litrus un tie ir 20 santīmi, tie ir daži santīmi un tos es ielieku Maxi kontā. Labi. Podā ūdeni es nolaižu tikai vienu reizi nedēļā, tādējādi es ietaupu aptuveni 5 litrus ūdenis, kas ir aptuveni 20 santīmi naudās, ja? Un to naudu es ielieku Maxi kontā, tādējādi mana nauda auga. Saka, viennozīmīgi tāda patīkama sajūta. Viennozīmīgi mana un arī manā ģimenē ir tāda ļoti patīkama sajūta, ka pastāv šāds konts, kur es varu savu ietaupīto naudu uzkrāt. Pagavēlreiz tās lūks. Vēl kaut ko ierunājam? Vai ko viņš vēl tam jārakstēja? Baigas ieslēgšu reklāmas. Jā.
Tā pa dārziņam es kaut ko dzirdēju. Vai galbūt? Veids, kā gudri ietaupīt. Iziet no mājas uz ilgāku laiku, noregulēt siltierīces, piemēram, siltās grīdas un ūdens sildītāju. Aidrīgi nesilt. Pareiķiniet pats. Darot to katru dienu, var ietaupīt vismaz 120 latus gadā. Ietaupītos kredit maksīkontā, ar aizbraukartu lietojot to kā parastu kontu un pelniet 7% gadā. Parekstāmā. Ilmā plus. Brās tagad pa karti. Paspīdināt. Jā. Dārzeņus audzēja mājās ar kaut ko viņš teica. Jā, pagaidi. Runās kaut ko vēl? Kas vēl jāsaka? Jā. Turpinu gudri ietaupīt. Turpinu gudri ietaupīt. Ne. Turpinu gudri ietaupīt. Vēlreiz. Turpinu gudri ietaupīt. Ietaupīt to naudu. Kur kā vēl var ietaupīt? Ietaupīto naudu es izmantoju, teiksim, ietaupīto naudu es izmantoju audzējot dārzeņus savā dzīvoklī. Līdz ar to man nav jāpērk viņu veikalā ar uzcenojumu, es pats viņus audzēju. Tādējādi gadā es ietaupu 15 latus. Tādējādi gadā es ietaupu 8 latus. Un ietaupīto naudu uzkrāju maksīkontā. Un ietaupīto naudu es uzkrāju maksīkontā, kas pelna 7% gadā. Vai tavs konts pelna 7% gadā? Jā, kad sieva grib, es nelietoju prezervatīvus. Tā es ietaupu vēl latu mēnesī. Kad sieva ir gribošu, es nelietoju prezervatīvus. Mēs laižam tīrajā, līdz ar to es ietaupu mēnesī 1 latu. Un gadā tie 12 lati. Turpinu gudri ietaupīt. Turpiniet gudri ietaupīt. Laiža tīrajā. Paskaties tieši tā paši. Turpiniet gudri ietaupīt. Laižiet tīrajā. Nē. Turpiniet gudri ietaupīt. Blieža tīrajā. Blieža.